Cilvēka stāju, gaitu un arī pašsajūtu lielā mērā nosaka mūsu pēdu stāvoklis. Tehniskā ortopēda apmeklējums rekomendējams nevien pieaugušajiem, bet arī bērniem un sportistiem, jo izmeklējuma laikā tiek novērtēts, vai nav kāds deformācijas process pēdās, mugurā vai krūškurvī, jo laicīgi atklātas tās var veiksmīgi koriģēt. Pirmā vizīte noteikti būtu vēlama aptuveni no 3–4 gadu vecuma, kad mēs varam konstatēt, kā mums veidojās bērnu velvīte. Pēc tam, ja gadījumā tiek konstatēts kaut kādas novirzītas, pieņemsim kā pes valgus stāvoklis, kas ir muskuļu saišu vājums, kas var kombinēties arī ar plakano pēdu, tad, protams, ir nepieciešami šie speciālie ortopēdiskie apaviņi, bet noteikti tajā būtu jāiesaistās, ja viņam ir kaut kādas deformācijas, kā jūs minējat, tas plakanā pēda un pes valgus, kas var atkal mums izraisīt X-veida ceļa deformāciju, viss tālāk var aiziet uz gūžiņām, uz mugurkauli, tā kā tas ir ļoti svarīgi konstatēt to jau bērnībā. Savukārt pieaugušā vecumā viena no biežāk sastopamajām deformācijām ir greizais īkšķis jeb hallux valgus. Tātad hallux valgus, tas mums parasti rodās pie pēdas priekšējās daļas pārslodzes vai arī pie šaura apavu nēsāšanas. Vēl arī āmurveida deformācija, kad pirkstiņi ir savilktā pozīcijā, vai arī tās pašas motoneiromas, ka mums iekais nervs un ļoti izteikti sāp vai nu starp otro pirkstu, vai nu starp 3., 4. Bieži vien arī pacienti nāk ar papēžu piešiem. Tā simptomātika, ka mums papēdī ir sāpes konkrētā vietā. Sāpes ir novērojamas arī pēc traumām un operācijām, kad nereti var konstatēt asimetriju kāju garumā. Svarīgi zināt, ka šīs sūdzības par sāpēm un diskomfortu pēdās var risināt piemērojot speciālus apavus vai individuāli pielāgotas ortopēdiskās zolītes vai citas fizio vai fizikālās medicīnas procedūras. Pēdas tas vispār ir kustību pamats un principā jebkuram būtu vēlams atnākt pie tehniskā ortopēda un paskatīties, kas tur ir. Varbūt ir tiešām kāda veida deformācijas, kuras būtu jākoriģē. Vizītes laikā tehniskais ortopēds veiks ne tikai vizuālu apskati stājai, mugurkaulam, krūškurvim, kāju asimetrijai, bet arī vairākus diagnostiskos izmeklējumus. Veiksim optiskās fotoplantoskopijas izmeklējumu, kur mēs konstatēsim, tātad, kāds ir pēdiņas velvējums, vai tas ir pareizs. Ja? Šeit mēs varam redzēt, ka mums ir ļoti labs pēdas velvējums. Ja? Mēs, protams, nofotografēsim arī pēdiņas. Un šeit mēs arī varam redzēt, plakanā pēda mums nav, ne 1., ne 2., ne 3. stadija, tur viss ir kārtībā. Statiskās podometrijas laikā tiks izvērtēts, kā sadalās spiediens pēdās. Un šeit mēs varam redzēt slodzes maksimālo centru. Tas noteikti nozīmē, ka mums zolīti vajadzēs ar amortizatoru. Un pēdas priekšējā daļā mums ir optimāls spiediens 3,9–3,8%. Tas nozīmē, ka pēdas priekšējā daļā mums zolīti var būt bez supinatora, tātad bez pelota. Un dinamiskās podometrijas izmeklējuma laikā tiks ievākti dati par spiediena sadali pēdās gaitā. Šajā mērījumā tātad mēs varam novērot atkal, ka mums pēdas velvējums ir ļoti labs, viss tur ir kārtībā. Visi iegūtie dati tiks saglabāti, lai redzētu izmaiņas pēc atbilstošās terapijas dinamikā. Būtiski pieminēt, ka tehniskais ortopēds ir ļoti nozīmīgs arī sportistiem. Tātad, kā mēs zinām, sportistiem, tātad visi futbolisti, visi hokeisti, visi basketbolisti, sāksim ar to, ka viņiem ir ļoti liela slodze uz pēdām. Un tātad sporta zolīte, kura mums ir trieciena absorbējoša, var mazināt gan triecienu mums papēdī, gan uz celīšiem, gan uz gūžām. Tāpēc būtu vēlams viņiem tiešām atnākt un pielāgot šo zolīti, kas ir svarīgs faktors, kas ir novērots. Diemžēl šie sportisti nāk jau tad, kad ir kaut kādas problēmas. Protezēšanas un ortopēdijas centrā strādā multidisciplināra komanda, gan tehniskais ortopēds, gan fizioterapeits vai fizikālās medicīnas speciālists, lai kopīgi rastu jums atbilstošāko risinājumu. Kā arī centrā atrodas veikals, kurā pieejams plašs klāsts gan specializētajos apavos, gan ortopēdiskajās zolītēs. Ja ir smagas deformācijas, tad mēs skatāmies, iespējams, ka vajadzēs individuāli pielāgot. Ja? Tātad mums ir zolīte un mēs pielāgojam to. Tātad bērniem parasti pie šiem smagajiem stāvokļiem mēs izmantojam sensomotorās zolītes, ja, kuras mums darbojās uz muskuļu un saišu attīstību, bet principā gandrīz jebkuram pacientam, kurš atnāk uz šo dinamisko podometriju,
tā zolīte vairāk vai mazāk būs nepieciešama piekoreģēt. Es tāpēc arī ieteiktu katram noteikti atnākt. Katram, kuram tiktu izgatavota vai pielāgota šī zolīte, viņš noteikti justos daudz komfortablāk, daudz labāk.